Esiet sveicināti! Šodien mūsu zemē daudzos namos galdi ir klāti ar baltu galdautu, un mēs svinam svētkus, mūsu valsts neatkarību, brīvību, iespēju pašiem dzīvot savās robežās un noteikt savu likteni. Toreiz, kad mūsu valsts neatkarības deklarācija tika pieņemta mūsu priekšstāvjiem, tas prasīja drosmi, un noteikti mēs visi atzīsim, ka šis brīnums arī prasīja Dieva žēlastību. Mēs šodien dzīvojam apstākļos, kur abas šīs lietas joprojām ir aktuālas – drosme un Dieva žēlastība. Un tāpēc es aicinu, ka šodien svinot šos svētkus un atceroties mūsu tēvu un māšu drosmi, apņemsimies dzīvot ar drosmi arī šodien. Un ja varbūt mēs kādreiz domājam, kur lai gūtu tam spēku un ierosmi, tad varbūt zīmīgi ir tas, ka mēs šo svētkus svinam Kristus augšām celšanās svētku laikā, kad mēs svinam Kristus uzvaru pār nāvi, lai viņā atrodam un meklējam savu drošību un arī drosmi. Svētīgus un skaistus jums visiem šos svētkus!